Kā izskatās zaļais jumts tā dzīves 2. gadā? To mēs aplūkosim Latvijas finieru kokaudzētavā Zābaki. Šeit jūs varat redzēt, ka viņš ir sazaļojis vienkārši fantastiski. Tāpēc, ka mums bija ļoti laba vasara ar daudz lietu, viņš iedzina saknes un viss ir pilnībā zaļš. Tagad jau iet, manuprāt, 3. cikls ar ziedēšanu un ir dzeltenie ziedi iznākuši, pirms tam bija rozīgi sarkanie un tad uz rudeni atkal viņš paliks sārts. Kādi tad ir tie lielākie ieguvumi no zaļā jumta? Pirmais ir, jūs apskatieties apkārt, viņš saplūst ar kopējo dabu. Nekas neizledz ar pelēku jumtu šajā zaļajā apkārtnē. Otrais ieguvums ir ēka nepārkarst. Samazinās elektroenerģijas patēriņš gan ziemā, gan vasarā, adresējot vai uzsildot telpas. Vēl viens liels ieguvums ir tas, ka ne tikai šeit, bet arī pilsētā tas palīdz absorbēt un uzsūkt sevī daudz putekļu. Mēs zinām, ka pilsētās ir piesārņots gaiss, un tāpēc, ka šeit ir tik daudz lapiņas, tekstūra, viņš aiztur diezgan lielu procentu gaisa piesārņojumu. Šis zaļā jumta risinājums tādā pašā krāšņumā arī pieejams ir tavai privātmājai. Un ja tu vēlies uzzināt vairāk un vēlies konsultāciju, droši sazinies ar mums.